Tik slikti jau kā runāja maz nav. Ticiet man, Latvijā kara nebūs. Tik un tā visas Baltijas valsts un Somija būs spiests aiztaisīt visu robežu ciet, jo nebūs cits iespējas. Man ļoti bieži jautā, kad tas karš beigsies? Nu tad, kad aiztaisīs visu ciet, arī beigsies. Un tas ir kopīgs mērķis. Kopīgs. Nevis es tur tā maliņā, es tur tā pagaidīšu. Tas arī tas skar Latviju. Te jau arī viena daļa gudri saprātīgi cilvēki. Nē, viņi neteiks pretī. Nē, viņi neies uz ielas un teikt, ka tā nedrīkst. Nē, viņi nesaka pietiek. Viņi pagaidīs, ka citi to izdarīs. Tā ir gļēvulība. Un nevar no savas programmas aizbēgt. Nu nevar. Ja jūs šī dzīvē nepārvarat grūtības, tad nākošā teiks, vai kāds labs cilvēks, bet rekā viņam neiet. Grūtības mums dots, lai mēs kļūtu stiprāki, arī gudrāki. Un paldies grūtībām. Es zinu, ko tas nozīmē. Es savu meitu gaidīju, kad vīrs jau bija slims. Toreiz slavens profesors viņam teica, vai nu tagad, vai nekad. Brauc mājās un bija tagad. Kopā ar savu nedzimušo bērnu es biju blakām tad, kad manam vīram pēc otrās operācijas atvērās viss vēders un 17 diegas sastratoju, un man tāda vaļēja vēdera pilna strutām man deva atpakaļ. Es nebiju viena, es biju kopā ar savu bērniņu, ar savu nedzimušo bērniņu. Es ļoti mīlu savu meitu. Un tā man ir dāvana. Liela dāvana. Bet mana meita, mūsu meita, palīdzēja gribēt dzīvot arī manam vīram. Un tā kā es kaut ko bišķiņ protu, un protu arī lūgt pašu svarīgāko Dievam, tad es lūdzu Dievam, mīļais Dievs, ļauj manam vīram nodzīvot tik ilgi, kamēr izaug mans bērns. Viņš vidussaulē aizgāja, kad viņai bija 21. Tātad lūgšana piepildās. Bet ja jūs lūdziet, tad jums ir ļoti jāzina, kas ir pats svarīgākais, ko lūgt. Un vienmēr jābūt pateicīgiem par to, kas ir. Bērns nav aksesvārs. Un nebaidieties aizrādīt grūtniecē, kur smēķē. Nebaidieties. Varbūt pie 10 aizrādījuma viņa tomēr padomās. Jo viņa grauj sava nedzimušā bērna veselību. Padomājiet, grūtniecis, vai jums vajag to konfekštūtu kopā ar bērniem apēst, ka to cukurdevu dabū vēl nedzims bērniņš un pašai jau cukurs uzskrējas gaisā. Tā nu man par to cukuru sanāk diezgan daudz runāt un redzēt, braucot pie endokrinoloģijas. Tas ir ļoti nopietni. Par to ir jārunā. Un par to ir jāstāsta bērniem. Ļoti jārunā. Jo tie cipari ir vienkārši briesmīgi. Un viņi nekļūst mazāk. Tāpat tie vīrieši, kas lieto alkoholu un smēķē. 50 gados viņiem sāp kājas. Vēl pēc 5 gadiem ir visādas problēmas. Un ja nepārtrauc, nu jā, vai nu insults vai gangrēna. Es nebiedēju. Tā ir jūsu izvēle, kā jūs dzīvojat, protams, bet padomājiet, vai ir vērts pašiem sevi nolemt sāpēm. Un sāp pamatīgi. Jā, gan mēs cilvēki jau saprotam tikai tad, kad mums sāp. Savādāk mums nu nekādīgi negribas saprast. Nedariet pāri sev. Ja jūs darīsiet pāri sev, jūs nodarat pāri saviem mīļajiem, saviem vecākiem, saviem bērniem. Bet viņiem ir vajadzīga jūsu mīlestība, jūsu atbalsts. Tas pats, kā sievietes mums uzvedās. Vai tad sievietēm nebūtu vienai otrai jāatbalsta? Nē, krīt krāgā, apsaukājās, kur notiek kari ar bijušiem un bijušām, un atkal nepadomā, ka cieši bērni, pilnīgi pa nepako.
Bet tā patiesība ir ļoti vienkārša. Ja jūs vēlat būt laimīgiem citiem, jūs arī, mīļie, būsiet laimīgi. Un laime nav naudā. Lielās mašīnās, greznās un dārgās drēbēs. Laime ir tad, kad tu aizej mājās un tev ir siltums sirdī, arī tad, kad krāsnes vēl nav iekurta. Bet tas siltums ir tavās mājās. Laime ir tad, kad tev ir ģimene, uz kur tu vari paļauties. Lielākas laimes nav. Nākošie svētki. Padomājiet, kas priekš jums ir laime. Man viņi ir. Atā.